reāli es tā no malas skatoties, es redzu to, ka knēveļi šito nevar. Un tā, šodien uz starta līnijas Autocross! Jā, nu šodien uz starta līnijas diezgan jaudīgs sporta veids un kopumā mums ir liels prieks, ka šajā sezonā mēs arī par motorizētajiem sporta veidiem varam pastāstīt vairāk un kā jau jūs noprotat, šodien vairāk tiešām par autokrosu, ralliju un vispār kopumā autosportu. Leģenda Māris Neikšāns šeit. Čau! Čau! Klau, jaunieši bērni skatās, vēro, un viņus jau arī interesē ātrums. Mēs pirms kādu laiku jau stāstījām par kartingu, ar ko var sākt, bet tad ir rallycross. Noteikti arī iespēja ar to turpināt, vai ne, savas gaitas vispār autosportā kā tādā. Pastāsti, kas ir šie pārparātiem, kas ir tas pārparāts, kas tikko piebrauc klāt, un kas ir tas maziņais, un kas varētu būt nākamais pēc kartingiem? Jā, nu šeit mums ir droši vien miksētas autosporta disciplīnas. Tātad šie divi bagi, šie bagi ir autokrosa disciplīnai. Autokrosa no rallycrossa atšķirās ar to, ka faktiski disciplīnas ir ļoti līdzīgas. Rallycrossā daļa no trases ir asfalta segums, autokrosā ir tikai grants segums. Tātad bagi, tās ir īstās autokrosa mašīnas, arī ar kādām brauc Eiropas čempionātā ar šādām tieši. Un tātad šeit mums ir autokross, tur mums ir rally mašīna. Tieši ir sanācis tā, ka šodien mums ir arī rally treniņš. Mums ir atbraukuši viesi no Afrikas testēt mašīnu, un rītā jau mēs pārceļamies uz rallija ātrumposmiem. Bet šodien, kā iesildīšanos, mēs braucam treniņu autokrosa trasē. Tad šī ir rally mašīna, šīs ir autokrosa mašīna. Nu, droši vien nav tik vienkārši, kā varbūt futbols, basketbols, kur nopērc ekipējumu, piesakies pie trenera, tad viss var sākties tavas gaitas noteiktā sportā. Ko tu teiktu jauniešiem bērniem, kurus aizrauj, kurus interesē, kurus vecāki ir veduši uz sacīkstēm? Vispār tā lieta ir aizrāvusi. Kas ir tie nākamie soļi, ko īsti darīt, lai mestos pa īstam iekšā? Jā, tehniskie sporta veidi ir varbūt sarežģītāk ar to, kad pie visā treniņa procesa, lai pilnveidotos sportistus, plus ir tā otra puse, ir tehnikas sagatavošana, lai viņi būtu ātri, konkurētspējīgi un tā tālāk. Degviela! Jā, tā ir vēl viena sadaļa, kas nav vienkārši. Un cilvēks no malas, protams, bez priekšzināšanām ir ļoti grūti, kā teikt, ielausties šajā sporta veidā, izzināt visu un būt konkurētspējīgam, bet Latvijā ir pietiekami daudz komandas un zinoši cilvēki, kas šo tehnisko pusi var nodrošināt, un tas nav nekas nesasniedzams. Ir dažādas autosporta disciplīnas, kā jau mēs minējām, ir autokross, ir rallycross, ir rallijs, autošoseja, un tad katrs izvēlās to sev to piemērotāko virzienu. Mums konkrēti autokross ir tāpēc, kad es pats esmu no Bauskas, mēs visi ģimene esam no Bauskas, savā laikā tēvs ir braucis autokrosu. Šeit es esmu uzaudzis šī trasē, nobraukti tūkstošiem apļi, un tepat mūsu komandas bāze, un tas bija tāds loģisks solis jau meitu virzīt jau šajā autokrosa gultnē. Un forši, kad šobrīd AX Latvija, kas ir autokrosa seriāla organizētāji, ir pacēluši autokrosu ļoti augstā līmenī. Šobrīd uz katru sacensību ir vairāk kā 100 dalībnieki, un prieks, kad puse no tiem ir jaunieši. Sākot no 5 gadiem jau var braukt ar šādu mazo bērnu bagiju, ar kuru brauca mana meita pagājušajā gadā, un ļoti labi panākumi. Mēs čempionātā jau pirmajā gadā 3. finišējām, un uz šo gadu jau braucam ar daudz nopietnāku un ātrāku tehniku. Droši vien sencīši tie, kur skatās, viņus jau interesē, cik zirgi, kāds ir ātrums, piemēram, starp šiem diviem. Zirga spēki te varbūt mazāk, teiksim, šis ir bērnu bagijs. Ātrums ir 60 km/h, maksimālais ātrums, ko var attīstīt pa trasi. Bagijs diezgan drošs ir, un pie šāda ātruma, teiksim, nav bijušas
tādas bīstamas avārijas. Bet tie ir forši pirmie soļi, lai bērni apgūtu vispār, kas ir autosports, karogus, starta procedūru. Apdzīšanas manevrus, trajektorijas, līnijas un viss pārējie droši vien, ne? Tieši tā, jā. Nu, šis jau ir stipri ātrāks aparāts, jā. Tad šis ir nākamais solis pēc minibagī, kur bērni var braukt no 10 gadiem, bet uz nākamo gadu būs starpklase, jo tomēr šis ir ļoti jaudīgs aparāts. Tev kaut ko vajag, kaut kādu vidējo pakāpienu, vai ne? Nu, šobrīd viņš vēl nav izveidots, bet uz nākamo gadu būs. Nu, šis bagijs ir stipri jaudīgāks, šeit ir 600 kubikcentimetru superbike motors, kas attīst jau jaudu ātrumu virs 100 km/h. Aprunājamies tieši par tām cenām. Skaidrs, ka tehniskais sporta veids nav lēti. Es uzreiz varu teikt, arī jāšanas sports nav lēti. Ja, zirgs maksā, stālis maksā un ir noteikti vēl citi sporta veidi, kuri nav lēti, bet ja aizrauj, ja izdodas vēl īpaši atbalstītājus sev piesaistīt, tad var ar to nodarboties. Pastāst lūdzu, piemēram, šādā te mazajā bagijā. Kādas ir tās aptuvenās izmaksas uz mēneša, gada griezumā, ar ko noteikti ir jārēķinās, ja tu gribi vispār mesties tajā? Uz šo gadu, pateicoties domu biedriem un arī seriāla organizētājiem, mēs esam nonākuši pie diezgan standartizēta risinājuma tieši ar mazajiem bagijiem. Pagājušā gadā bija forsēti dzinēji un dažādas zobratu kombinācijas, variatori. Tas bija ļoti sarežģīts, dēļ tā, ka noteikumi bija brīvi, tā klase bija palikusi dārga un ļoti sarežģīta. Tad šobrīd iegādājies standarta jaunu bagiju, kas maksā 5000 eiro. Ir visiem vienādi standarta dzinēji. Faktiski tu nopērci pa 800 eiro dzinēju uz sezonu. Tas ir tā starta paka, kas ir nepieciešama, lai brauktu mazā bagija klasē. Un tehnika visiem ir līdzīga, un tad ir ātrākais tas, kurš ir ātrākais pilots, nevis tas, kuram ir ātrākā tehnika. Protams, ir kaut kādas sīkas niansītes, bet tās tiešām ir nianses, jo faktiski šajā jaunizveidotajā klasē, kur ir standarta mazie bagiji, visiem tie noteikumi ir plus mīnus līdzīgi. Okay, tā būtu tā bāze, ka tev ir vismaz savs bagijs. Kas sekotu nākamais? Skaidrs, ja tu viņu ik pa laikam vienkārši triec bortos iekšā, tev būs dārgāk, lētāk, bet aptuveni cik maksā dalība sacīkstēs, cik bieži ir paši sacīkstes? Tātad tie tekošie izdevumi ir dalība sacensībās, tie ir 70 eiro par posmu. Protams, nokļūšana tur, naktsmītnē, bet salīdzinoši tie izdevumi nav lieli, es teiktu, 300-400 eiro uz vienu posmu. Un tad jau tālāk atkarīgs, ko tu gribi sasniegt un cik daudz tu gribi braukt. Mēs braucam ļoti daudz treniņus, ļoti trenējamies, jo mēs gribam sasniegt augstākos rezultātus. Mums ir tālajoši plāni ar Patrīciju, jau ir 3 gadus plāns ar dalību Eiropas čempionātā. Mēs mazliet ejam tādu profesionālo ceļu, bet ir daudzi, kuri varbūt netēmē tik augstu, grib vienkārši gūt tās pozitīvās emocijas, cīņas sparu. Tad es teiktu, tie 300 eiro uz posmu, ar ko būtu jārēķinās, jo šeit tiešām cenas ir demokrātiskas, gan rezervas daļām. Baģīts iet uz 95. benzīnu, kuru pa posmu tur varbūt iztērē 5-10 litrus. Tā kā tiešām šis ir tāds diezgan budžeta variants, ir nepieciešama tā starta paka, un tālāk jau tie izdevumi nav lieli. Protams, ja grib braukt, jo vairāk brauc treniņus, jo tie izdevumi, tas sezonas budžets pieaug. Cik sacīksts sezonā vidēji ir, un cik varbūt tu pats ieteiktu, ja tu sāc, obligāti vajadzētu, 3-5 posmus izbraukt? Es teiktu, ja cilvēki nolemj iet tajā virzienā un piedalīties, tad ir jāpiedalās visā čempionātā. Tas ir 6 posmi vasaras sezonā. Un, protams, ir jābrauc treniņi, jo treniņos jau sacensības ir tāda atskaites punkts salīdzināšanās ar konkurentiem, bet tas darbs un tā jauniešu apmācība un treniņi, tas notiek trasē individuāli. Ir forši mums izveidot tādu grupiņu, kur braucēji, viņu vecāki komunicē savā starpā, apvienojās, brauc uz treniņiem, noierē trasi un tur tie bērni iegūst tās iemaņas un to izaugsmi.
Kas ir tās biežākās kļūdas, ko bērni, jaunieši, varbūt, ne tikai varbūt tava meita, bet tu redzi droši vien arī citus jauniešus sacīkstēs. Kas ir tās atkal? Ne tajā ātrumā gāja līkumā. Kāpēc tu aizmirst vienmēr to, nezinu, kaut kādu platāku to trajektoriju paņemt? Kas ir tās biežāk pieļautās kļūdas? Tās ir tādas, varbūt, kļūdas pa braukšanu, tās pieļauj visi bērni. Tā kļūda būtu, ka tiem vecākiem tā deksme pēc tā rezultāta ir lielākā tiem pašiem bērniem, un tad tos bērnus sakurina, ka tev tad jātur ir pilna gāze, un tas līkums jāizņem ar pilnu gāzi, bet nesaprot to, ka nav tā bāze apakšā. Nav tie treniņi, tad tas, ko es ieteiktu, ir jāsāk ar treniņu procesu. Tam bērnam ir jāizprot, jāiemācās, jāsajūt tas bagijs. Un tikai tad tu vari kāpināt to tempu un tēmēt uz augstākiem rezultātiem. Te man ir divas brašas, jaudīgas un ļoti ātras meitenes. Čau, meitenes, cik ilgi tu jau esi vispār autosportā? Gadu. Gadu? Jā, šis būs 2. gads. Šis jau, un tu? Es teiktu, 2 mēneši. 2 mēneši tikai, jā? Nav bailes, kāpēc negāja, varbūt, es nezinu, daļas lidošana, jāšanas sports, kaut ko tādu, vieglatlētika galu galā. Kāpēc uz to negājāt? Es nezinu, šitos kā vairāk uz autosportu, jo mans tēvs arī ir autosporta braucējs. Okay. Un es vienkārši gribēju, kā viņš būtu. Man tieši tāpat, man arī tēvs brauc, un vienkārši mēs bijām savu draugu sacensībās, un tur arī brauca tie baģīši, un man iepatikās, un es arī sagribēju braukt. Pastāstiet par to pirmo brīdi, kad jūs piesēdināja, visdrīzāk pie aptuveni šī te bagija, stūres, un pateica, re, kur ir gāze, tā ir bremze, brauc. Kāds bija sajūtas? Bija stress, man bija tāds sajūta, ka es varētu kaut kur ietriekties, bet, es nezinu, bija laba sajūta. Bija laba sajūta, jā? Un tev? Bija interesanti, vēl nebija nekas apgūts, un tad trenējāmies visu laiku, un tad arī būs labi rezultāti. Jūsu tēti, abi divi ir iekšā autosportā. Kā viņi skatās? Viņi dikti no malas koriģē, saka, ātrāk, vai tur līkumu šādi, tur trajektorija? Protams. Ko tev saka? Man saka, ātrāk spied gāzi, lieto bremzi arī. Arī tas nodara dažreiz. Ko tev komentē? Man arī stāsta trajektorija, saka, kur jābremzē. Viņš stāv kaut kādā vietā, kur man jābremzē, tad stāv vietā, kur man jādod gāze, viss kaut kā tā. Un tad, kad pakomentēt, tad jau sanāk labāk, ja? Jā, tad jau sanāk labāk. Kas jums visvairāk patīk? Kas jums liek atkal un atkal kāpt iekšā bagijā un atkal braukt un atkal braukt? Es nezinu, man patīk. Ātrums man patīk braukt treniņus, sacensības. Man dažreiz vienkārši patīk sacensties, un man patīk tā drosme. Kā uz visu šo skatās jūsu klases biedri? Manie klases biedri neko vēl tādu nezinu, bet Viņiem būs jaunums, ne? Jā, viņiem būs jaunums. Tu uz skolu arī ar šito var piebraukt, ne? Jā. Manējie klases biedri, viņiem interesanti ir, ka viņiem patīk, ka es braucu. Manējās draudzenes arī skatās tiešraidē, kā es braucu, balso pa manīm. Ko jūs teiktu citiem, ne tikai citām meitenēm, bet arī čaļiem, kuri šo skatīsies YouTube'ā un domā, bāc, es arī tā gribētu? Lai saka tētiem, pērk baģīti un lai sāk trenēties. Es tieši to pašu, lai sāk trenēties un lai dabūnu drosmu un jā. Un tad atbrauks uz tejienu un jūs varēsiet kopā viens sacīks uztaisīt, vai ne? Vai jūs arī ar kartingiem braucāt pašā sākumā kaut kad? Es esmu braucis ar kartingiem. Tas ir tāds pamatiņš, tā bāzīte? Jā, tas ir tāds liels pamatiņš vispār. Es biju kartinga nometnē, es arī ar tēti braucu ar kartingiem, bet kartingi iedod trajektorijas, kā pareizāk braukt. Forši, cik es noprotu, mēs arī redzēsim to, kā jūs izbrauksiet pāris aplīšus, ja? Un man būs lemts tikai laikam tavam tētim pasēdēt blakus un skaļi kliegt. Jo parasti tad, kad viņi brauc, tad ir jākliedz, ja? Skaļi. Bailīgi tētis brauc? Citreiz jā, jo vienreiz bija, ka laikam tas bija, kad es kopā ar tēti braucu, mēs gandrīz bortā iebraucam. Labi.
Nu, es ceru, ka šodien mēs bortā neiebrauksim. Viena lieta, ko es uzreiz sapratu, bagijs ir ar ļoti labiem amortiņiem, jo principā viegli tikai ar kāju, un viņš jau viss jau šūpojās un ir ļoti labā balansiņā. Kā notiek gatavošanās? Ir viegli, ātri saģērties? Jā, ātri. Kas ir pats svarīgākais? Pats svarīgākais ir aiztaisīt ķiveri. Tev tur ilgi jāiesildās, lai ielocītos tur iekšā, ja tu diezgan ātri var tikt iekšā. Ātri. Ok, nu mēs skatāmies. Nu, klausies, nē, te ļoti īstenībā tikai ar pagrieztu galvu tu varēji iekāpt iekšā, vai ne? Jā. Tagad pastāst, kas tev te priekšā ir? Tas stūri tev ir, pedāļus es pāris tur tālumā arī redzu. Kur šeit var redzēt ātrumu, šeit var redzēt, cik ir grādi un apgriezieni. Klausies, tev stūri trūkst, ne? Jā, Re, kur lūdzu. Tu vispār spogulīšos skaties? Es skatos, jā. Jā? Klausies, Patricija, ko tu saki sev parasti pirms starta? Es vajag neko nesaku. Nav kaut kas tāds saņemies, tev sanāks, aiziet? Nē. Vienkārši 3, 2, 1 un aiziet, jā? Jā. Skatieties, draugi, tur Patricija Neikšāna. Reāli es tā no malas skatoties, es redzu to, ka kneveļi šito nevar. Šo var tikai un vienīgi, kam ir drosme, kam patīk ātrums, kam patīk nedaudz, ka ir varbūt netīrs, varbūt esi ar smiltīm, varbūt tur vēl uzlīs lietus, tad vispār būs dubļi. Bet ja no tā nebaidās, tad var, es ticu, gūt vienkārši fantastiskas emocijas autokrosā un riktīgi laižot aplīšus ar bagijiem. Noteikti meklējiet iespēju, kur var sākt varbūt ar kartingiem. Tad var pārkāpt uz tādu mazāku bagiju, vai ne? Un tere, kur izaugt līdz tādam jau ar kuru. Es skatos un es domāju, tas ir vienkārši apbrīnojami. Kaut ko tādu spēj ne tikai vienkārši bērni un jaunieši, tā arī meitenes. Tā kā puikas un zēni interesējieties, aprunājieties ar vecākiem un mētaties iekšā. Let's go! Nu, klausies, kā ārā! Paskatieties, nav nekādi joki vispār tikt ārā. Nu, kā tev gāja? Pie kā tu strādāji šajā treniņā aplīšus metot? Es mēģināju pareizi trajektoriju izbraukt arī. Es vakar braucu, bet bija sausa trase, tagad ir labāka saķere. Un arī vakar mēs braucām treniņu pretējā virzienā, un tagad man bija, es sen nebiju braukusi pareizajā virzienā, un tad man bija, tā interesantāk. Interesantāk noteikti ir, jā. Pie kura līkumiņa tev visvairāk nāks piestrādāt? Man liekas, kad brauc pareizajā virzienā to gala līkumu. Jā, galējais. Jā. Tad tas sanāk kreisais, vai ne? Jā. Jā. Pie kā tu mēģināsi piestrādāt šajā treniņā? Lai bišķi būtu ātrāk, lai būtu labāks stānslīdes. Labāks stānslīdes, jā? Nu, lai tev sanāk, aiziet, jā. Nu, kā tev gāja? Es domāju, ka bija labi. Patika, jā? Jā.
Nu, klausies, kuru aplīti tu izjūti visvairāk un kurš līkumiņš pēkšņi iepatikās? Es domāju, ka tā kā pie trešā vairāk, es nezinu, man liekas, ka es sāku ātrāk braukt. Un tā kā, jā. Forši. Nu, man jau arī no malas izskatījās, ka ar katru aplīti tev labāk, un tad jau, es domāju, ka tikai treniņos un tad jau uz pedestāliem var kāpt. Jā? Forši. Nu, jums tāds mazais treniņš tikko ir noslēdzies, jā? Vai jūs esat nogurušas? Nu, baigi nē. Nē, jā? Nē. Es arī baigi nē. Varētu vēl, vai ne? Jā. Jā? Tu arī varētu vēl? Jā, mierīgi. Kas ir pats svarīgākais, lai būtu labs autosportists? Vajag klausīties, ko saka treneris, braukt pareizās trajektorijas, censties. Nāklēs baigi daudz gāzi, klausīties, trenēties, nebaidīties. Ziniet, tad, kad šīs divas foršās jaudīgās meitenes runā par sānslīdēm, par ātrumu, par trajektorijām, tad jūs zināt to, ka viņas ir īstajā vietā, un iesaku arī džekiem saņemties un kāpt iekšā bagijos, nākt, izmēģināt, un tad jau varbūt jūs pie vienas starta līnijas tiksieties, ja? Jā. Nu tā, ķiveri man ir galvā, es gan būšu blaksēdētāja pozīcijā, izgāžot ar pašu leģendāro Neikšānu pāris aplīšus, lai saprastu pavisam citus ātrumus. Vai cik ērti! Ej, tu nost! Tagad divānā. Ļoti ērti ir. Vai cik jauki, pilnīgi es tā jūtu, ka būs baigi tāds mierīgs, ērts tāds brauciens. Es gan nojaušu, ka realitātē tas būs kaut kas vispār pilnīgi cits. Es jums teikšu tā, piedzīvojums, protams, grandios, saprast tos ātrumus, to enerģiju, to jaudu. Un noteikti, protams, tas prasa daudz laika, lai kaut kādas tādas prasmes spējas apgūtu. Tie ir gadiem. Apļi šeit, citur, dažādas mašīnas. Un kā pats Māris teica, viss sākās tiešām ar kartingu. Ar kartingu sāk. Tad jau pakāpeniski mazais bagijs, lielāks bagijs, un tad jau var arī reizi iekāpt kaut kādā šādā zvērā, vai ne? Paldies tev! Paldies!